Sveiciens visiem! Šodien es jums pastāstīšu, kā pareizi sagaidīt 2026. gadu, protams, jūsu iespēju robežās. Ko likt uz galda, kā ģērbties, kā pušķot eglīti un pat kādas dāvanas dāvināt, par to visu šajā video. Pirmā un ļoti svarīgā lieta, kas jums ir jāatcerās, jo jūs ļoti daudz par to dzirdēsiet, ir ugunszirga gads. Sarkanā ugunszirga gads. Bet šis gads, teiksim tā, iestāsies tikai 2026. gada 17. februārī. Mēs to nesvinam 1. janvārī vai 31. decembra vakarā. Tas būs tikai 17. februārī. Līdz ar to mūs interesē, kas astroloģiski un numeroloģiski notiek kosmosā 31. decembra vakarā. Tad par to arī stāstu. 31. decembra vakarā un 1. janvāra rītā mūs sagaidīs Saules gads. Jauns 9 gadu cikls, arī pēc numeroloģijas skaitlis 1. Tas ir par enerģiju, par tīrību, par kaut ko jaunu, un lai tajā visā mēs varētu ieiet, mums ir nepieciešams pirms tam atbrīvoties no tā, kas savu jau ir nodzīvojis. Un to mēs varam sākt darīt jau tagad. Jūsu uzdevums ir izmest to, kas jums vairs nedara, kas nav vajadzīgs. Izmest traukus, kas ir saplīsuši. Atmaksāt parādus, kur tas ir iespējams. Pabeigt iesāktos projektus, kur tas ir iespējams. Sakārtot attiecības, kur tās varbūt nav īpaši patīkamas. Bet, ja jums nesanāks to izdarīt, neuztraucieties, gada pirmā puse 2026. liks tāpat to visu izdarīt. Bet foršāk ir, ja jūs paši iekustinat enerģiju. Ja mēs runājam par eglīti, pirms tam mums vēl ir Ziemassvētki, mēs gribam visu, lai ir skaisti, kā pušķot eglīti, lai arī iekustinātu šo pārpilnības enerģiju. Eglīti ideāli likt vienkrāsainu, maksimums 2 krāsainu, bet nekādas varavīksnes krāsas. Ja mēs runājam par toņiem, tad tā būtu balta, zelta, sudraba, gaiša dzeltena, gaiša oranža, tādi siltie, patīkamie toņi. Cenšamies izvairīties no sarkanā, zaļā, zilā. Tas viss ir mazliet depresīvs, un šajā gadā mēs negribam ieiet ar šīm enerģijām. Ja mēs runājam par datumiem, kuros vislabāk pušķot, ja tas ir iespējams un jūsu eglīte vēl nav izpušķota, tad tas būs 10., 15., 18. decembris, un ja jums patīk tieši pirms svētkiem, tad 20., 21. un 22. datums. Par dāvanām runājot tiem, kuri dāvina dāvanas jaunajā gadā, un ir daļa tādu cilvēku, tad šeit mēs arī varam pieiet ar pievienoto vērtību. Un, protams, saule, tas ir viss, kas spīd, mēs varam dāvināt rotas lietas, zeltu, ja jums ir zināma gaume saņēmēji. Tāpat saule ir par komfortu, un te mēs varam dāvināt interjeru priekšmetus, plēdus, traukus, atkal kaut kādas sveces, spilvenus, visu, kas jūsuprāt saņēmējiem varētu patikt, un ieteicams tajās atbilstošajās krāsās. Tāpat var dāvināt dāvanu kartes vai biļetes uz meistarklasēm, uz izrādēm, uz spa. Tas viss piepildīs saules enerģiju. Ar eglīti mēs tikām galā. Tagad mēs dodamies uz to, kā svinēt šo te jauno gadu, 31. decembri. Un pirms mēs dziļi ejam katrā tēmā, mums ir svarīgi saprast, kas būs kosmosā. Un astroloģiski, atgādinu, ka es nodarbojos ar vēdisko astroloģiju, mēs skatāmies mēnesi pozīciju. Mēnesis ir tā, kas iedod emocijas, sajūtas, vēlmes, enerģiju, un mums ir svarīgi saprast, kurā nakšatrā atrodas mēnesis. Dienas pirmajā pusē, 31. decembrī, mēnesis atradīsies Krītikas nakšatrā. Kritika ir par ļoti aktīvu darbību, par pat tādu asu darbību. Tiešā tulkojumā tas ir nāzis, kurš griež, tā ir uguns. Un ironiski, ka tieši dienas pirmajā pusē mēs parasti arī taisam salātus, gatavojam gaļus, skrienam vēl kaut kur tīram, pērkam kaut ko, un tieši to visu dienas pirmajā pusē var darīt. Starp citu, lai aktivizētu kritikas enerģiju, mēs varam uzvilkt kaut ko sarkanu. Bet tā ir dienas pirmā puse. Tālāk mēs dodamies uz vakaru, jau uz šo oficiālo daļu, un šeit mēs
runājam par mēnesi Rohini. Rohini ir vēža apgādībā ļoti komfortabla, patīkama, mierīga nakšatra, un tas principā ataino to, kā mums pavadīt šo te jauno gadu. Mierīgā atmosfērā, komfortablā, patīkamā, garšīgi, smaržīgi. Ko tas tieši nozīmē, mēs tūlīt paskatīsimies, bet šeit mēs runājam par tādu palēlinātu darbību. Paspējiet tādas aktīvās lietas izdarīt dienas pirmajā pusē. Un, ja mēs ejam jau tālāk mēnesi Rohini, tad kā svinēt, ar ko svinēt jauno gadu? Ar ko svinēt? Ar tuvajiem mīļajiem, jo vērsim un saulei patīk mans ekskluzīvais VIP loks. Tātad te mēs runājam par ļoti tuviem cilvēkiem, kuri jums patīk, ir svarīgi. Tai nav jābūt lielai ballītei. Šeit vispār mēs cenšamies samazināt atmosfēru, tādu intīmu, izveidot to. Te, protams, varbūt kāds 1, 2, 3 jauni cilvēki, jo gadu laikā tā sanāk, bet nekādā gadījumā masku balles, kur jūs nezināt, kas būs, nekādā gadījumā nakts klubi, neskatoties to, ka saulei patīk, ka spīd, tas šeit vispār nav par to. Tātad pazīstama atmosfēra, patīkami cilvēki, kas jums ir tuvi un mīļi, jūsu intīmais loks. Kur svinēt? Es jau ieminējos, ka naktsklubs nebūs labākā izvēle, bet kas ir interesanti ar sauli un numeroloģiski 1. gada ciklu, ka mums ir jāizvēlās vieta netipiska mums, kur mēs parasti neesam svinējuši. Nu, piemēram, ja jūs svinat naktsklubā parasti, tad tagad izvēlaties intīmu atmosfēru, kādu mazāku draugu loku, klusākā vietā. Ja jūs parasti svinat mājās, iespējams jums sanāk kaut kur aizceļot. Un ideāli aizceļot tieši tur, kur ir silts, kur ir palmas, nu, ja tas ir iespējams. Ja nav iespējams, tad cenšaties sev apkārt izveidot atmosfēru, kurā ir siltums un uguns. Kamīns, sveces, gaismiņas, tas viss aktivizēs vēl vairāk saules enerģiju. Ja jūs parasti svinat ļoti mazā draugu lokā, tad pamēģiniet pieaicināt varbūt, teiksim tā, jums tuvus cilvēkus, bet ko jūs parasti neaicinat. Vai, ja jūs parasti arī svinat mājās, varat aizbraukt kaut kādu viesu namu, uz spā, piemēram, pilnīgi nomainīt tā kā to atmosfēru. Tas ļoti patiks saules gadam un skaitlim vietas. Par to, ko likt galdā, ko tad ēst, ko tad dzert, arī tas ļoti bieži ir aktuāls jautājums. Un parasti mēs dzirdam, tur nevar ēst kaut kādu konkrētu zivi vai gaļu. Šeit mēs drīkstam ēst visu, bet ieteicams ekoloģiskus, gaišus un pašu gatavotus produktus. Mēnesi Rohini ļoti patīk piena produkti. Tātad viss, kas gatavots no piena, par un ap pienu. Sieri, kaut kādi jogurti, mērces, to visu var likt uz galda. Ja mēs runājam konkrēti par sauli, tad saulei patīk arī saldumi, medus, un tas pats ļoti patīk mēnesim Rohini. Šī gada enerģija ir saldumi, bet svarīgi nepārēsties, jo mēnesis Rohini tiešām var patikt mazliet vairāk apēst nekā vajadzētu. Tāpēc ļoti dozējam porcijas, ēdam, bet ik pa laikam un mazlietiņ. Turpinot ēdiena tēmu, tātad saldumi, piena produkti, augļi, ogas, rieksti, tas viss ideāli derēs. Cenšamies izvairīties no tumšajiem produktiem, piemēram, melnās olīves, baklažāni, tumšā šokolāde, labāk, lai ir gaišās, vieglās krāsās. Un, ja jūs paši varat to uzcept, fantastiski. No dzērieniem arī šeit mēs vairāk tiecamies uz gaišo toni. Noteikti, ja sasilda ideāli, jo saulē patīk sildīt, tātad tā būtu tēja, tas būtu, piemēram, baltais karstvīns. Tātad pamēģiniet paši pagatavot balto karstvīnu, jo parasti jau viņš ir sarkans, tā ir tumša krāsa atkal. Nu, ja jums sanāk tumšs nekās, bet, ja ir iespēja izmēģināt, kāpēc gan ne. Tāpat mēs runājam par baltvīnu, prosecco, par gaišiem dzērieniem, gaišām sulām. To visu ļoti labi aktivizē galds, enerģija, kas tur būs. Tātad, piemēram, arī gaišs galdauds, gaiši trauki, caurspīdīgi trauki, apaļi trauki. Tas viss kustina šo te jauno gadu. Un vēl ir svarīgi atcerēties, ka uz galda nav jāliek nekādas zirgu figūriņas, kā jums teiks, kad ir zirgu gads. Arī es pati agrāk tā darīju pēdējos gadus, jo es saprotu, ka tas vispār ir
mēnesi pat vēlāk. Un šeit mēs fokusējamies uz saules enerģiju. Ja jums ir kaut kas saulains, tie paši citrus augļi, fantastiski. Vēlmes. Jautājums arī, kuru bieži prasa, vai vispār ir jēga rakstīt kaut kādas vēlmes, dedzināt lapiņas, ēst vīnogas. Jā, šoreiz šajā naktī tiešām ir vērts un vajag. Varat veltīt pusstundu, stundu kopā, lai ar saviem viesiem uztaisītu kaut kādu vēlmju karti 2026. gadam. Sarakstītu ģimenes plānus 2028. gadam. Ideāli dienas enerģija. Varam rakstīt lapiņas, dedzināt, ēst tās vīnogas. Viss, principā, kas jums saistās ar maģiju, ar vēlēšanos, to visu varam darīt šajā vakarā, un tā var būt kā daļa no aktivitātes. Kāpēc gan? Nē. Tālāk. Ko tad vilkt? Kā tad ģērbties, lai atkal kustinātu šo enerģiju? Un jūs jau dzirdējāt, ļoti daudz mēs runājam par gaišām krāsām, un tas arī būtu tāds priekšnoteikums. Balts, bēžs, netīri balts, zelta, sudraba, gaiši oranžs, gaiši dzeltens. Šie visi toņi ideāli derēs jūsu jaunā gada gardrobē. Cenšamies izvairīties no melnā, tumši zilā, violetā, arī rozā, sarkanais un zaļais maksimāli samazināt. Ja iespējams vispār izvairīties, bet ja nesanāk, ko darīt. No rotām zelta sudrabs ideāli, no apģērba vispār kā tāda mums ir jājūtas brīvi un ērti. Jā, kaut kas ekskluzīvs, kā saulē patīk, bet tam nav jābūt balles kostīmam, smokingam vai kaut kādai kāzu kleitai. Te mēs runājam par ērtu apģērbu, kvalitatīvu apģērbu un ieteicams jaunu. Ja jums sanāk iegādāties kaut vienu jaunu drēbi savā izskatā uz jauno gadu, tad ideāli. Ja nesanāk nekas, dažādas iespējas, bet cenšaties tādu gaišu un kvalitatīvu apģērbu. Lūk. Īsumā mēs esam izgājuši cauri tām, kā sagaidīt 2026. gadu. Es novēlu, lai šis gads jums atnesa daudz saules prieka un pārpilnības. Pavadiet to kopā ar tuvajiem, īpašā atmosfērā, un mēs tiekamies citos video.